Neskatoties uz skaļajiem mediju paziņojumiem, ka ASV un Irāna ir arvien tuvāk miera līguma noslēgšanai, parādās arvien vairāk pazīmju, ka Trumps gatavojas atsākt karu pret Irānu. Jo īpaši šodien, 23. maijā, Trumps pat neapmeklēja sava dēla kāzas, atsaucoties uz svarīgiem valsts pienākumiem. Bet galvenā pazīme nav pat šajā. Trumps iepriekšējā dienā sasauca ārkārtas sanāksmi ar savu augsta līmeņa nacionālās drošības komandu. Un šī sanāksme bija veltīta tieši karam ar Irānu. Un lūk, aģentūra Axios apgalvo, ka Baltajā namā tomēr gatavojas masīvam uzbrukumam pret Irānu. Turklāt tieši tagad Vašingtonā notiek tieši tie paši notikumi, kādi tika novēroti arī pirms ASV kara sākuma pret Irānu 28. februārī. Rezultātā pat pats Donalds Trumps šodien nejauši pateica, ka līdz svētdienai notiks kas ļoti svarīgs un izšķirošs. Mani sauc Aleksejs Piči un aicinu kopā apspriest šo tēmu. Pirms mēs sākam, lūdzu jūs, abonējiet šo YouTube kanālu, nospiediet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkuru savu komentāru zem šī video. Būšu jums par to pateicīgs, jo tas ļoti palīdz veicināt saturu YouTube. Turklāt abonējiet manu Telegram kanālu Pečī News, saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad ASV prezidents Donalds Trumps iepriekšējā dienā atkal sasauca sanāksmi ar savu augsta līmeņa nacionālās drošības komandu, kas bija veltīta karam ar Irānu. Pēc avotu teiktā, Trumps nopietni apsver iespēju veikt jaunus triecienus pret Irānu, ja pēdējā brīdī nenotiks izrāviens sarunās. Trumpa tikšanās ar komandu notika tieši tajā laikā, kad Pakistānas armijas vadītājs feldmaršals Asims Munīrs devās uz Teherānu. Acīm redzot, pēdējā mēģinājumā uzsākt dialogu un novērst kara atsākšanos. Šeit es atzīmēšu, ka Asims Munīrs ir gan Donalda Trumpa, gan Irānas Islāma revolūcijas sargu korpusa iemīļotais. Tas patiešām ir tas startnieks, kurš var pilnīgi vienādi komunicēt gan ar vienu, gan ar otru pusi. Un piektdien Teherānā ieradās arī delegācija no Kataras, lai sniegtu atbalstu centieniem starpliecībā. Jau sestdien Munīrs tikās ar ģenerāli Ahmedu Vahidi. Viņš ir Irānas Islāma revolūcijas sargu korpusa komandieris un viens no galvenajiem lēmumu pieņemšanas procesa dalībniekiem Irānā. Taču Irāņi uzstāj uz savu un nevēlas piekāpties. Un pie Asima Munīra mēs vēl atgriezīsimies. Bet te ir galvenā intriga. Pēc dažām stundām pēc piektdienas tikšanās starp Trumpu un viņa komandu, Baltais nams pēkšņi paziņoja par Donaldu Trumpa nedēļas nogales grafika izmaiņām. Piemēram, Trumps paziņoja, ka nepiedalīsies sava dēla Dona jaunākā kāzās šajās brīvdienās, un tālāk citēšu Trumpu. Lai gan es ļoti vēlējos būt blakus savam dēlam Donam jaunākajam un jaunajai Trumpu ģimenes loceklei, viņa topošajai sievai Betinai, apstākļi, kas saistīti ar valdības lietām un mana mīlestība pret ASV, neļauj man to izdarīt. Es uzskatu par svarīgu palikt Vašingtonā, Baltajā namā, šajā nozīmīgajā laika posmā. Ņemot vērā šo fonu, avoti ziņo, ka pēdējās dažās dienās Trumps arvien vairāk vīlās sarunās ar Irānu. Otrdien viņš paziņoja Izraēlas premjerministram Benjamīnam Netanjahu, ka vēlas dot diplomātijai vēl vienu iespēju. Taču jau ceturtdienas vakarā viņš gluži pretēji liecās dot pavēli tomēr veikt triecienu. Baltajā namā tiek norādīts, ka Trumps saprot, ka sarunas ir nonākušas strupceļā, tāpēc viņš pieļāva iespēju veikt izšķirošu lielu militāru operāciju, pēc kuras viņš varētu paziņot par uzvaru un izbeigt karu. Jā, labi, ne visu sasniedzām, bet it kā uz pozitīvas nots. Šajā sakarā sestdien prezidents Trumps tikās ar saviem sarunvedējiem Stīvu Vitkovu un Džaredu Kušneru, lai apspriestu Irānas pēdējo piedāvājumu. Un paziņoja, ka visticamāk līdz svētdienai pieņems lēmumu par kara atsākšanu. Kopumā Trumps paziņoja, ka iespējas noslēgt izdevīgu darījumu, vai arī citēju, sagraut viņus pilnībā, šodien ir stingri 50-50. Tajā pašā laikā Irānas ārlietu ministrija piektdien paziņoja, ka sarunas turpinās, taču līdz darījuma noslēgšanai vēl ir ļoti, ļoti tālu. Teherānā paziņo, ka pašlaik galvenā uzmanība tiek pievērsta kara izbeigšanas jautājumam, un nekādi citi jautājumi netiks apspriesti, kamēr tas netiks panākts. Tas nozīmē, ka Irāņi saka, vispirms izbeidzam karu un tikai pēc tam sāksim sarunas. Zinot Irāņus gadiem ilgi. Taču svarīgi arī atcerēties, ka Trumps pēdējo 6 nedēļu laikā jau vairākas reizes bija tuvu tam, lai atsāktu karu.
pirms nolēma to tomēr nedarīt. Un tāpēc varam pieļaut, ka gatavība karam ir arī mēģinājums izdarīt spiedienu uz Irānu. Tāpēc nākamo 24 stundu laikā pastāv iespēja kādam izrāvienam, ja Teherāna noticēs Trumpa nodomu nopietnībai. Tomēr Axios ziņo, ka Trumps šķiet tomēr ir noskaņots uz militāru rīcību, ja vien sarunu laikā nenotiks kas negaidīts. Un te ir pazīmes, kas liecina par jaunas kara fāzes tuvošanos. Pakistānas feldmaršals Asims Munīrs, kuru mēs jau pieminējām, es teicu, ka mēs pie viņa atgriezīsimies, šodien pameta Teherānu bez jebkādas vienošanās. Taču Pakistāna paziņoja par, citēju, daudzsološu progresu ceļā uz galīgu savstarpēju sapratni. Un šeit atslēgas vārds ir savstarpējā sapratne. Šeit ir jāsaprot, par ko vispār runā Pakistāna. Saskaņā ar Pakistānas sarunu vedēju sniegto informāciju, Irāna un ASV atrodas noslēdzošajā sarunu posmā par savstarpējās sapratnes memorandu, kas izbeigs karu, taču neatrisinās nevienu strīdīgo jautājumu. Savstarpējās sapratnes memorands attieksies arī uz pakāpenisku kuģošanas atjaunošanu Hormuzas šaurumā, Amerikas blokādes atcelšanu un iesaldēto Irānas aktīvu atbloķēšanu. Un tikai pēc tam sekos tieši sarunu periods par detalizētu vienošanos, un šis periods ilgs no 30 līdz 60 dienām. Tātad Trumps var izbeigt karu, atcelt blokādi, sākt atbloķēt Irānas aktīvus, kas nozīmē, ka viņš zaudēs galveno spiediena sviru, lai pēc tam atkal vestu sarunas, kas nepie kā nenovedīs. Bet kā tam ir jēga? Tātad šobrīd uz Irānu var izdarīt spiedienu tieši ar blokādi, sankcijām, iesaldētiem aktīviem, draudiem atsākt karu un tā tālāk. Ja tiks noslēgts šis savstarpējās sapratnes memorands un karš apstāsies, kādas spiedienas sviras Trumpam paliks? Būtībā nekādu. Un ziniet, Trumps varbūt ir pretrunīgs un skandalos, bet es nedomāju, ka viņš ir gluži muļķīgs. Šodien viņš paziņoja, ka piekritīs tikai tādam darbībam, kas aptvers tādus jautājumus kā urāna bagātināšana un esošo Irānas krājumu liktenis. Tomēr maz ticams, ka šie jautājumi tiks detalizēti atrisināti savstarpējās sapratnes memoranda ietvaros. Irāna skaidri norādīja, ka mūsu uzdevums šobrīd ir izbeigt karu, un šie jautājumi pat netiek iekļauti šajā savstarpējās sapratnes memorandumā. Rezultātā Trumps paziņoja, citēju: Domāju, notiks viens no diviem. Vai nu es viņiem trāpīšu spēcīgāk nekā jebkad agrāk, vai arī mēs parakstīsim izdevīgu vienošanos. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājums rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, būšu jums par to pateicīgs. To var izdarīt ar jebkuru ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Tur ir visdažādākās iespējas. Izvēlieties jebkuru, kas jums vislabāk dara. Vai arī skenējiet QR kodu uz jūsu ekrāniem. Tas ir visvienkāršākais veids, kā atbalstīt šī kanāla darbu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Vislabāk visiem!